Vispirms vēlējos sveikt portālu Baltic Island 5 gadu jubilejā un novēlēt Baltic Island lasītājiem un radošajam kolektīvam būt tam kodolam, kas ap sevi pulcē Īrijā un Lielbritānijā dzīvojušos tautiešus, palīdz saglabāt saikni ar Latviju un kopt latviešu valodu, tradīcijas un kultūru. Rekordaugstā Īrijā un Lielbritānijā dzīvojušo Latvijas pilsoņa aktivitāte nesenajā referendumā liecina, ka jums ir svarīgi tas, kas notiek Latvijā. Zinu, ka daudz no jums plāno atgriezties Latvijā, lai ar savām zināšanām, talantu un pieredzi turpināt attīstīt savu karjeru vai veidot sekmīgu uzņēmējdarbību. Valdība apzinās, ka būtiskākais jautājums, lai tas varētu notikt, ir stabila un ilgspējīga ekonomiskā izaugsme, tā ir darba vieta pieejamība, uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un labklājības pieaugums. Tas arī ir būtiskākie jautājumi, kas ir pašreiz valdības darba kārtībā, domājot par nākamo attīstības plānu, domājot par ekonomikas izrāvienu. Tas darbs, ko Latvija ir paveikusi pēdējos 3 gados krīzes pārvarēšanā, mums ļauj pašreiz justies daudz stabilāk nekā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs. Droši var teikt, ka Latvija, Baltijas valsts un Skandināvijas valsts būs stabilākais un straujāk augošais reģions Eiropas Savienībā tuvākajos gados. Tas ir tas pamats, uz ko mums jābūvē Latvijas veiksmes stāsts, šoreiz ar pārdomātu nākotnes stratēģiju. Vēlreiz apsveicu portālu Baltic Island 5 gadu jubilejā, novēlu veiksmi un panākumus.